Zirgu podkāsts ar Ilzi un Diānu. Nopietnas un nenopietnas virtuves sarunas par un ap zirgiem. Tātad, labdien! Čau, Ilze! Mēs esam vēl aizvien ideālās studijas meklējumos, un šis ir tāds gadījums kā kurpnieks bez kurpēm. Tā televīzijas producenti ir bez podkāstu studijas. Bet mums ir studija pie Mārtiņa. Jā, mums ir studija pie Mārtiņa, bet mēs neesam vēl ar scenogrāfiju tā kā līdz galam tikuši galā. Bet tas viss ir procesā, tāpat kā daudzas lietas šajā dzīvē ir procesā. Tu uz mani vispār neskatīsies šajā. Šodien es vienkārši domāju, skatos, kur ir Mārtiņš, bet Mārtiņš nav. Mārtiņš ir atvaļinājumā, tāpēc man ir jātiek galā ar visu, gan ar gaismu, gan ar skaņu, gan ar ierakstu. Gan ar Diānu, gan arī ar podkāstu saturu, un šodien mums ir veicies kā veicies, bet viss būs labi. Sākam uzreiz ar top 5. Ar top 5, jā. Top 5. Vai cik sanāk? CSI sacensības Inčukalnā notika. Jā, CSI sacensības Latvijā. Latvijā, Inčukalnā. Pēc 2 gadu pārtraukumu konkursu sacensības atkal ir atgriežušās, šoreiz tikai jaunā lokācijā, Inčukalnā. Top 5 kopumā, tātad ļoti forši, ka sacensības notika, labas atsauksmes no sportistiem. Jā, es Ko tu šobies? Es nešaubos. Es dzirdēju arī labas atsauksmes gan no igauņu, vispār no sportistiem labas atsauksmes dzirdēju, ka patika, un gan tas, ka bija pieejams zirgiem, gan dušas bija ērti noorganizētas, gan arī cilvēkiem labierīcības, kas ir būtiski. Forši, ka bija labas labierīcības. Jā, un arī zirgiem bija iespējas jāt, tātad šajā mazajā manēžā, kas ir iesildes manēža, gan bija kur pasoļot zirgus, gan paganīt bija kur, un jāsaka, kad arī iesildes laukums un laukums izturēja, par ko bija vislielākās bažas kopumā, bet ar to arī viss bija kārtībā. Tā kā kopumā, es domāju, un daudz skatītāju. Kopumā bija intervija ar bāzes vadītāju Ines Jaunzemi, pēc tam LSM-ā, un vai es kaut kur to lasīju, ka visās dienās laikam bija 5000 skatītāji vai tikai svētdienā 5000 skatītāji. Katrā ziņā ļoti forši, ka tribīnas bija pilnas, jo skaidrs, ka jātniekiem ir patīkami startēt pirmkārt savas publikas priekšā un mājās, un otrkārt, protams, pie pilnām tribīnēm, nevis kaut kādā spoku vietā, kur nav neviena skatītāja. Un skatītāji bija jau no piekdienas. Tā kā tas ļoti, ļoti forši. Jā, bija tāda neliela čīkstēšana par biļešu cenām un par to, ka vispār ir jāpērk biļetes kaut kādos brīžos, kaut kur parādījās. Bet būsim godīgi, lai sarīkotu jebkādu pasākumu, naudiņa ir nepieciešama un tie ir lieli izdevumi. Un man liekas, ka uz šāda līmeņa sacensībām tas, ka tiek tirgotas biļetes un ir jāpērk biļetes, ir tikai normāli un tā tam vienkārši vajadzētu būt. Un, teiksim, arī par cenām un biļetēm runājot, man liekas, ka Tallinn International Horse Show skatītāju biļetes jau ir vai izpārdotas, vai tuvu tam. Man liekas, ka bija ziņa, ka ir izpārdotas, un arī pagājuši gadu ļoti ātri biļetes izpārdeva. Tā kā kopumā cilvēkiem tātad sports interesē, un cilvēki ir gatavi maksāt naudu, lai apmeklētu pasākums, kas ir ļoti, ļoti labi. Jā. 4. Lietuvas nacionālais čempionāts konkurā, kurā ir pieteicies ļoti, ļoti liels zirgu skaits. Kopā mēs pastījāmies, ka ir 302 zirgi. Jā, ir arī daži sportisti no Latvijas un daži sportisti no Polijas. Un arī ne visi zirgi ir čempionāta ieskaitē. Tādēļ, ka lai piedalītos, lai startētu čempionātā, tur bija jāizpilda kvalifikācija, kas nebija ļoti sarežģīta, bet kopumā tāda prasība bija. Un, attiecīgi, ja nav šī kvalifikācija, tad tu nevari laika čempionāta ieskaitē. Tā kā ir arī atsevišķi Lietuvas sportisti un to zirgi, kuri atsevišķās konkurencēs nestartē ieskaites maršrutos. Bet, 302 starti ir ļoti daudz. Es zinu to, ka bija vēl pieteikumi un palika cilvēki šajā waiting listā vai gaidīšanas rindā. Un vienkārši to nevarēja nodrošināt, jo tīri tehniski zirgiem nepietika boksu.
Un sākotnēji sacensības arī bija paredzētas no trešdienas, bet, ja es nekļūdos, tad tur jau sākās visu otrdienā. Jo ir ļoti daudz maršruti daudzās konkurencēs. Ļoti daudz maršruti. 5-gadīgie zirgi, man liekas, 6-gadīgie, 7-gadīgie zirgi. Ponija, 2 grupas, bērni, juniori, jaunieši, pieaugušie. Jā, ļoti daudz. Tas ir viens. Un otrs, arī šajā čempionā Lietuvas viņiem arī ir izvade. Respektīvi, tas tāds kārtīgs pasākums. Un, godīgi sakot, lietuvieši šo pasākumu vai čempionātu uztver ļoti nopietni. Tur patiešām ir cīņa un adrenalīns. Un arī azarts, emocijas. Un arī daudz skatītāju. Un tur viss notiek, teiksim tā. Tā kā tas ir tāds viņiem, viņi tiek organizē šo pasākumu, šo čempionātu. Viņi organizē patiešām tā kā liels svētkus. Un ar balvām, ar pasākumiem, tas tāds, teiksim tā, kaut kas līdzīgs, pat pielīdzināms tādām kārtīgām starptautiskām sacensībām, es gribētu teikt. Tas ļoti iepriecina. Jā, tieši tā. Tā kā, lai viņiem veicās, mēs rakstam podcastu, tad, kad tieši notiek čempionāts šodien 2. diena, tā kā, lai viņiem tur viss izdodas. Kā īstenībā tādās kārtīgās lielās 5-zvaigžņu sacensībās 4-zvaigžņu, kad starti reizēm sākas jau trešdienā, bet noteikti 4. 5. 6. svētdienā, ka ir tik liels dalībnieku skaits un tik daudz dažādu maršrutu. Jā. 3. Tā tad ir stājies spēkā 1. augustā jaunais sporta likums. Mēs ļoti daudz par to nerunāsim, bet skaidrs, ka kaut kādā veidā tas ietekmē arī mūs visus zirgu dzīvē dzīvojošos. Un laikam tas tā lielākā ietekme kaut kādā ziņā ir tas, ka treneriem obligāti ir nepieciešami certifikāti. Jā, treneru certifikāti. Un no nākamā gada jūlija pat jau varēs uzlikt administratīvo sodu, ja tu trenē bez certifikāta. Jā, ko tas nozīmē to, ka tu vari paspēt iestāties un nokārtot šo C kategorijas treneru certifikātu. Jo, manuprāt, ja es nekļūdos, tad tur ir 5 mēneši. Varbūt arī kļūdos, bet katrā ziņā, manuprāt, to ir iespējams tad izdarīt. Mēs tik smalkās detaļās nevaram izdiskutēt. Jā, bet katrā ziņā tas, ka kaut kas notiek, ka sports cenšas iet kopumā visā valstī līdzi laikam kaut kādām pārmaiņām un tiek visu laiku meklēt risinājumu gan sporta finansējumam, gan sporta nozares kā tādas sakārtošanai, kurš to pārvaldīs, arī tās finanses, kurš ko noteiks un tam līdzīgi. Katrā ziņā kaut kas šajā virzienā notiek. Un, lai iegūtu arī šo trenera certifikātu, tad ir arī vairākas vietas un vairākas iespējas to izdarīt. Bet tas būs jāmeklē katram pašam, kuram tas ir aktuāli. Mēs ar Diānu netrenējam, mums nav tādas ambīcijas un nav mums tas tik ļoti aktuāli. Jā, ja vien tu nevēlies pie kā trenēties. Ja vien es nevēlos pie kāda trenēties, bet maniem treneriem, kas ir man tāda tuvākā izvēle, tur viss ir kārtībā. Super. 2. Lietuvas, patiesībā pat jāsaka, ka Baltijas sportistu sasniegumi un piedalīšanās čempionātā, bērnu, junioru un jauniešu čempionātā. Eiropas čempionātā. Tieši tā, kurš šogad risinājās Vācijā Hāgenā, jūlijā vidū. Un jāsaka, ka diemžēl no Latvijas mums nebija sportisti, kur tur šogad piedalījās, bet citus gadus mums ir bijuši. Jaunieši, bet laikam bērnu konkurencē, un junioru konkurencē pagājušajā gadu un iepriekš ir piedalījusies arī Anna Salmiņa un vēl iepriekš ir citi sportisti piedalījušies. Un bet lietuvieši malači, jo viņi aizbrauc ar bērnu komandu, kas ir, tas nav pat kā individuālam aizbraukt, bet lai aizbraukt par komandu, tev ir tomēr jāizcīna šī kvalifikācija, lai tu varētu startēt ar komandu. Un reģionālajā kvalifikācijā lietuviešu bērnu komanda uzvarēja. Jā, tieši tā, Polijā sacensībās. Un kā juniors arī individuālais sportists aizbrauca un igauniešu sportisti startēja jauniešu konkurencē.
Un jauniešiem, es atvainojos, tur jālec ir 150 finālā. 145. 150. 150, ok. Es skatījos rezultātus šodien. Jaunieši lec finālā 150 un Igaunietē neatceros no galvas, diemžēl vārdu, bet Mija Marlēna Lanno Jā, kopvērtējumā ir 8. tas ir, wow. Tas ir triumfs un vēsturisks panākums. Jo arī Lietuvā, es atceros, ka es biju ar Lietuvas komandu arī pirms 3 gadiem, laikam, vai 4, 3. Tad Evita Vismerīte palika 12. vietā ar Kvintas. Kvintas kaut kur dzirdēts vārds, laikam. Jā, un tas arī bija milzīgs sasniegums. Tāpat kā Igauņu sasniegums, Igauņiem vēl viena meitene palika 40. vietā kopvērtējumā. Un Trojus pirmajā dienā uzvarēja. Jā, Trojus Rimkevičs pirmajā dienā uzvarēja junior konkurencē. 2. dienā nostartēja ar, diemžēl, pēdējo gāstu. Nu, kā mēs zinām, dažkārt tā spriedze ir tik liela. Dažkārt, jā. Un tad 3. dienā 2 šķēršļi nokrita, līdz ar to, ja ir jau 12 sodu punkti, tad iespēja tikt finālā tas ir jau, ja ar vienu gāstu vēl būtu, respektīvi, ja būtu 2. dienā gāsts un 3. dienā gāsts, tad būtu vēl iespēja, bet ar 12 sodu punktiem jau ir pagrūti kaut kur tik tālāk. Bet jebkurā gadījumā Trojus palika 47. Tas ir tā kā apmēram pa vidu vai druscīt uz to pirmo daļu, ja mēs ņemam visus startētājus, jo 111 dalībnieki Jā, startēja. un tas ir daudz labāk nekā visus citus gadus, kuros viņš ir startējis Eiropas čempionātā. Nu, jā, respektīvi, un Igaunietēs tātad Mija bija 8. kopvērtējumā, un viņa, manuprāt, 2. dienu vinnēja. Pamatu maršrutu un pārlekšanu. Es redzēju paustu vienkārši arī viņai Instagramā, cik viņa ir ļoti priecīga, un es arī būtu tiešām ļoti, ļoti priecīga, pat ja es vispār tiktu līdz Eiropas čempionātam. Un 2. Igaunijas pārstāve Lēne Varula. Es tiešām nepazīstu šīs meitenes, varu kļūdīties. Viņa palika 40. vietā kopvērtējumā, viņai bija 4,78 sodu punkti, kas arī ir tā kā ļoti, ļoti, ļoti augstvērtīgs rezultāts. Un Polijai jauno jātnieku Young Raiders konkurencē bija komanda. Un 32. vietā individuālajā konkurencē labākais rezultāts Polijai bija. Un tie ir 150 fināla dienā. Kārtīgi 150 maršruts. Tā kā liels prieks par kaimiņiem. Un mūsu reģiona konkūra jaunās paudzes līderiem. Jā, un vēl, protams, bērni jāpiemina bērniem tur kāds pomīts krita, kādam labāk, kādam sliktāk, bet tas, ka viņi aizbrauc kā komanda, ir liels sasniegums. Ir sasniegums, jā. 1. Pirmā vieta ar fanfārām. Jā, arī milzīgs sasniegums. Milzīgs sasniegums un milzīgs prieks. Man īstenībā tas bija, man liekas, tāds kā gandrīz vai emocionālākais brīdis visā Inčukalnā. Tajās dienās Anna Šelere triumfē Grand Prix maršrutā. Es tā to gribētu nosaukt. Jā, es drusku skudriņas atceros to visu. Tas bija tiešām, viņa nebija pirmā, kur izlec tīri? Viņa bija viena no pirmajām, kur izlec tīri, jo viņa startēja diezgan sākumā. Manuprāt, ka viņa izlec pirmā, kur ir izlekusi tīri. Jā. Es tagad neatceros vairs, bet katrā ziņā milzīgs malacis, un kāpēc es gribētu uzsvērt, ka Anna Šellere triumfē Inčukalnā nevis kāds cits, tāpēc, ka tas nebija nejauši. Tas nebija tā, ka viņai paveicās un ka tur kaut kā sagāja. Tas bija ļoti konkrēti, stabili, skaisti veikts maršruts, arī pārlikšanas maršruts pēc tam. Tur nebija tāda redzama no malas kaut kāda stresa, zirga raustīšanas. Jā, un interesanti arī vēl pastāstīt, varbūt iepriekšējā vakarā mēs ar Antu tieši runājām, un Anta teica, es pieteicos uz Grand Prix. Mans sapnis ir izlekt 1,50 m. Šeit būs 1,55 m. Man ļoti gribās pamēģināt, skaties, nākamajā dienā Anna ņem izlec tīri. Un super, tiešām. Anna trenējās pie
Lietuvas jātnieka Daniels Gutkauskas, kurš ir bāzējies Latvijā. Arī netālu no Baldonas. Izskatās, ka šī sadarbība ir ļoti veiksmīga. Un Anna ir izlikusi Grand Prix 155. Un es ceru, ka vēl daudzus tādus leks un izleks. Es arī ceru, ka Anna vēl leks un izleks daudzus Grand Prix. Es to tiešām viņai novēlu. Un bija arī forši redzēt, cik Daniels ļoti jūt līdzi maršrutu laikā. Vai arī Daniels visiem vai tas bija varbūt pārlikšanā? Nezinu, bet jā, tā kā... Tas bija tā ļoti forši un ļoti, ļoti, ļoti pozitīvas emocijas un ļoti pelnīt. Un es domāju, arī Annas mammai milzīgs sveiciens. Un arī Annas mammai, man liekas, tā kā milzīgs lepnums par šiem panākumiem. Jā, super. Tā turpināt un liels sveiciens no Zirgu podkāsta. Turpinam ar Inču kalnu. Tas, kas... Kopumā, jā, forši aizvadītas sacensības, ļoti, protams, milzīga veiksme, ko gan neviena sacensība organizators nevar ietekmēt, ir laikapstākļi. Jā, jo solīja tur skatoties prognozes, jau domāju, saķertām galvām nedēļu iepriekš, un tad skaties prognozes mainās, paliek labvēlīgāka. Beigās bija ļoti labi, jo nebija ne pa karstu, nebija tā, ka būtu milzīgs lietus vai tam līdzīgi. Viss salikās patiešām ļoti, ļoti labvēlīgi. Bet tas, ko es gribētu varbūt tādā ieteikuma formā izrunāt, un tas nav pārmetums, jo skaidrs, ka darba bija daudz un tiešām organizatori centās, un man liekas, ka visi katrā pozīcijā, gan jūs kā veterinārā ārstī, gan stjuarti, gan laukuma komanda, gan tiesnešu komanda, es domāju, ka visi sevišķi tie, kuri gan bija... staļa menedžeris, sacensību visi. Visi tie, kas varbūt nebija gluži sacensību organizatori no tāda viedokļa kā vietas apsaimniekotāji, ka visi latvieši centās un gribēja, lai sanāk, jo skaidrs, ka ir ļoti forši, ka pie mums ir šāds te pasaules kausa posms un CSI sacensības. Bet tas, kas mani tā nedaudz samulsināja, bija komunikācija, un mēs jau iepriekšējā podkāstā runājām par to, ka kaut kādās sociālo reklāmās šis posms bija nosaukts par pasaules čempionātu, un jā, cilvēki var nezināt, bet, vai kādi izpildītāji var nezināt, bet tu jau kā organizators tomēr pieņem to darbu un pieņem lēmumu publicēt vai nepublicēt. Tad arī bija, es pamanīju vienas influenceres postu, kur arī bija ielikus, ka tas ir pasaules čempionāts, un vai tik vēl ne fināls, bet to varbūt es tagad te neatceros, kur arī bija, tā kā varbūt ne pārāk, ņemot vērā social license operēt jautājums, arī ne pārāk forši kadri izvēlēti, un influenceres var nezināt, bet, tu kā organizators apstiprini savā sociālo tīklu kontā šo informāciju, tu apstiprini to collaboration postu, un man liekas, ka tur ir vieta izaugsmei. Sākotnēji man likās, labi, tā kā cilvēki, protams, organizatori, tas ir vajadzīgs, un skaidrs, ka katra tā kā PR vai sabiedrisko attiecību cilvēka galvenais uzdevums un mārketinga galvenais uzdevums ir tā kā tomēr pārdot šo pasākumu skatītājiem, lai būtu šīs te pilnās tribīnas un lai pasākums būtu apmeklēts. Bet ja es tā paskatos ar tādu nedaudz, kritiskāku varbūt aci vai... Profesionālu. Vai, varbūt profesionālāku arī savā ziņā aci, tad, teiksim, tas galvenais maršruts un tas preses relīzes nosaukums pēc Grand Prix visticamāk bija vēsturiska diena Latvijas konkūrā. Kristaps Neretnieks triumfēja Inčukalna pasaules kausa posmā. Es neizvēlētos šādu nosaukumu, jo, varbūt tas ir tāds arī mans slinkums. Skaidrs, ka mēs komandā ceram, ka kādreiz mums būs kāda pjedestāla vieta vai kāda medaļa lielākā turnīrā, tad ko tad es rakstīšu virsrakstā? Jā. Bet jā, vienkārši... Saprotu, jā. Vēsturiska diena Latvijas konkūrā, jā, tādā ziņā, ka pirmo reizi pasaules kausa posms notiek Inčukalnā, forši, ka tas atkal notiek. Tur es varbūt varu piekrist. Vai Kristaps Neretnieks triumfē, lai arī es esmu šīs komandas pārstāve, tad tas savā ziņā bija tikai likumsakarīgi, ka Kristaps uzvarēja gan tikai ar otro zirgu, ar ko viņš leca. Jo tad atkal, ja mēs skatāmies pēc
sportistu sastāvā Inčukalnā, tad jā, Kristaps ir 110. šobrīd pasaules reitingā, visaugstāk reitingā esošais jātnieks no visa sastāva, kas bija. Otrais pēc reitinga bija Matas. Tad skaidrs, ka, teiksim, Matasam varētu būt iespēja arī uzvarēt. Iespēja uzvarēt ir visiem, kuri piedalās un kuri tiek pārlikti. Jā, bet, ja tu skaties pēc kaut kāda tādiem iepriekšējiem sasniegumiem, es nesauktu šo te Kristapu uzvaru par triumfu. Latvijas posmā viņš uzvarēja 6. reizi. Man liekas, ka druscīt vajag izdalīt. Es saprotu, ka gribās tā kā un pozitīvas emocijas un kopumā liels prieks arī, protams, mums kā komandai liels prieks uzvarēt savu skatītāju priekšā pie pilnām tribīnēm. Tas, protams, ir nenoliedzami forši. Bet, ja tu raksti pārstāvi mūsu sportu un komunicē šī sporta rezultātus, tad man liekas, ka ir kaut kādam kontekstam ir jābūt tādam tuvākam realitātei. Jā, virsraksts, protams, vajag skaidrs un tam līdzīgi, bet ar virsrakstu kaut kādā ziņā viss arī nebeidzās, jo arī, teiksim, tika uzsvērts visās ziņās, es pēc tam vienkārši paskatījos, ka latvieši apliecina savu spēju konkurēt starptautiskā arēnā un uzrādīt augstvērtīgus rezultātus. Es tikai nezinu, kā lai to pasaka tā, lai tas neizklausītos. Es nekādā veidā negribu noniecināt sportistu sasniegumus, bet vērst sacensību organizatoru un tās komunikācijas komandas uzmanību uz to, ka vajadzētu tomēr nedaudz paskatīties kontekstu, kādi sportisti startē un cik tad liela ir tā starptautiskā arēna, kuru jūs pieminat vai uz kuru jūs atsaucaties. Jo šis ir mūsu zonas ziemeļu apakšlīgas pasaules kausa posms. Un, ja mēs skatāmies uz sportistu sastāvu, mēs topā runājām par Igaunijas un Lietuvas konkūra jauno jātnieku bērnu junioru panākumiem Eiropas čempionātā. Šie visi jātnieki Inčukalnā nebija, jo paralēli notika Eiropas čempionāts. Tāpat, ja mēs skatāmies, tad Polijas pirmā desmitnieka jātnieki arī nebija uz Inčukalnu atbraukuši, kas ir tāds mūsu tuvākais reģions. Arī no Lietuvas ir vesela rinda sportistu, kuri nebija atbraukuši, vadošu sportistu. Jā, piemēram, kaut tas pats Andrijs, kurš bija ar Lietuvas komandu Eiropas čempionātā. Jā, bet Andrijs jau nav vienīgais. Nē, es tikai kā piemēru nosaucu. Jā, bija vesela rinda Lietuvas senioru jātnieku, kuri nebija Eiropas čempionātā. Respektīvi, es negribu, kā lai saka, izklausīties tāda milzīgi negatīva, bet manuprāt, ja mēs kaut ko komunicējam, tad varbūt apskatāmies to kontekstu un skaidrs, ka mēs gribam savu pasākumu pārdot, kā lai saka, dārgi, bet vajadzētu būt arī tādai sazemējumam ar realitāti, varbūt nedaudz lielākam. Vai es izklausos tagad pēc šausmīgi kritiskas sievietes vidējos gados? Es zinu, ka tu esi ļoti pieredzējis šajos jautājumos, tāpēc maz nesākšu. Bet man tev tad ir jautājums, kā tu izveidotu relīzes virsrakstu? Kristaps Neratnieks 6. reizi uzvar Latvijas pasaules kausa posmu. Paldies! Tā kā tur ir tikai un konkrēti jā, fakti. Es gribu tādā ziņā, jā. Vai tev apmierina šāds virsraksts? Jā, man ļoti apmierina. Okay. Es arī redzēju, ka Kristaps bija ielicis Instagramā tur pa gadiem, kuriem zirdziņiem viņš vinnēja, un tad tur Zuko, tāds arī man ļoti uzreiz tā, es atcerējos, cik forši un tā. Jā, man liekas, ka tas ir forši, ka sportisti atskatās arī uz kaut kādiem saviem... Viņš varētu to darīt biežāk, tieši tāpat kā mēs arī varētu biežāk podkāstu rakstīt. Vēl vis kaut ko biežāk darīt. Daudz ko mēs varētu. Jā, daudz ko mēs varētu. Un tā tālāk. Bet, jā, bet kopumā es ceru, ka šīs sacensības notiks. Arī šī būs tradīcija gadu no gada. Un es ceru, ka iespējams arī mums varētu būt 2 posmi pēc kārtas. Varbūt viens vienā bāzē, otrs otrā bāzē, kas būtu vispār super. Es arī ceru, ka uz to indoor šovu kādreiz. Jā, es arī ļoti ceru uz indoor šovu patiešām. Bet jāsapņo lieli. Nē, jāsapņo lieli un mērķi jāizvirza. Es redzēju, tur tev bija, bija pie tāfeles pielikts uzraksts 1900 kaut kāds tur gads, kaut kas tur kara laikā. Nē, bet esiet reālisti, prasiet neiespējamo? Jā. Jā, kaut kādos tur apstākļos, jā.
tas ir tas, pie kā vajadzētu, manuprāt, turēties. Vēl par Inčukalnu es arī negribu būt tāda milzīga Darvas muca vai lielākā medus jūrā vai Darvas karotē medus mucā. Arī, vieta izaugsmei, sociālo tīklu arī posti un rezultātu attainojums. Es varbūt esmu izlaidusies arī. Nē, tas skaidrs. Jo es varbūt esmu vienkārši ļoti pieradusi pie tā, kā lielās sacensības komunicē. Jo, teiksim, ļoti, tepat Polijā patiesībā arī 2 zvaigžņu sacensībās ir ļoti tāds cak rezultātu uzreiz atspoguļojumi sociālajos tīklos, gan Instagramā, gan Facebookā. Ir kā minimums laureātu bilde, podiumu jātnieku bilde no apbalvošanas. Ļoti labos gadījumos ir arī katra top 3 jātnieka bilde no maršruta. Un tad vēl ekstra labos gadījumos ir uzvarētāja video un Bet tas ir tā vēl arī uzreiz pēc intervija. maršruta. Būtībā tas ir uzreiz pēc maršruta. Varbūt paiet stunda, varbūt paiet pusotra vai 2. Tas, protams, ir atkarīgs no tā, kā ir organizēta un cik liela ir tā komunikācijas komanda, kas strādā aizkulisēs. Jo, lai tu tik ātri varētu strādāt, tur, protams, ir savi priekšnosacījumi. Ir jābūt fotogrāfiem, ir jābūt video editoram, kādam, kurš var uzreiz izgriezt, kurš var samontēt, kādam, kurš var nofilmēt interviju. Tas, protams, ir arī jautājums par finansēm un par komandas izmēru. Bet, jā, šeit man tā kā prasījās, kad katram maršrutam vismaz ir tā viena fotogrāfija ar satagotiem jātniekiem, kuri ir uzvarējuši. Jātnieki uzreiz dalās, protams, ar šo prieku un uzreiz to arī šādā veidā nestās savas sacensības, teiksim, tālāk un plašāk. Ilze, beidz pārdot savas idejas. Varbūt cilvēki nāks pie tevis pēc konsultācijas. Tā, nevis beidz pārdot savas idejas, bet beidz bez maksas un dalīt savas idejas. Labi. Tā tad ideja man ir daudz. Nāciet pie Ilzes Jansonas pēc idejām, jums tāds ir nepieciešams. Ja jums vajag organizēt sacensību komunikāciju pirms sacensībām, sacensību laikā, pēc sacensībām, ja jums vajag video, rīlus, fotogrāfijas, tiešrādes, es to visu varu nodrošināt. Ilze gan ir diezgan dārga. Būs dārgi, bet varbūt kvalitatīvi un vērsties pie manas menedžeras Diānas Zirnītes. Sarunāt, jā. Un tagad mēs vienkārši piesakam sarunu, kas mums būs ar Everitu Dauburi par to, kas ir un kas nav izdarīts kleistos. Sveika, Everita! Čau! Čau! Paldies, ka tu piekriti ar mums aprunāties. Mēs šo sarunu plānojām jau kādu brīdi, bet kaut kā visu laiku nesanāca. Tagad, beidzot, tas ir noticis. Pamudinājums bija cilvēku komentāri sociālajos tīklos par to, ka klestos varbūt nav izdarīts tik daudz, cik gribētos šo te gadu, kopš klesti ir Nacionālā sporta centra pārvaldībā. Bet vispirms es gribēju tev prasīt, cik ilgi tu strādā jau klestos, un vai tu domāji ilgi, kad tev nāca šis piedāvājums? Un kāds ir tavs oficiālais amata nosaukums vispār? Tātad oficiāli es esmu izpilddirektore. Es strādāju kopš 2025. gada 8. oktobra, un lēmums nenāca ilgi, tāpēc, ka es esmu uzaugusi kleistos, un man, principā, vienmēr kleisti ir bijuši tā kā mājas stallis. Man bija iespēja beidzot tā kā arī pašai kaut ko lemt par to, kas te notiek, un palīdzēt tiem kleistiem kustēties kaut kādā virzienā. Un es ilgi nedomāju, teicu, ka jā. Un arī šobrīd es nav bijusi diena, kad es esmu domājis, ka Dievs man nevajadzēja piekrist. Līdz ar to, man liekas, tas nozīmē, ka viss notiek, kā tam ir jānotiek. Tad drīz būs kūka ar vienu svecīti. Jā, pavisam drīz. Tad iesim uzreiz pie tiem darbiem. Cik garš ir tas darbu saraksts un tas, kam jūs esat jau ķērušies klāt. Un skaidrs, ka visiem gribās redzēt lielus rezultātus, un tas ir forši, ka cilvēki deg par klestiem un interesējās, kas tur notiek. Bet kas tad ir varbūt tie neredzamie izdarītie darbi? Mums ir izveidots Excels ar vismaz 180 rindiņām, kur vēl ir daži darbi, kas ir apvienoti, kas nav izdalīti pēc solīšiem. Mēs sākām darbus ar to, ka mēs darījām to, kas ir tāds visbīstamākais, jo sākumā tātad tika pasaukti cilvēki, kas veica ēkām tehniskos novērtējumus visām administratīvajai, angāriem, tribīnēm, manēžai un visam.
Un tālāk jau no tā tika secināts, kas tad mums ir jāievieš. Un tātad tas, ko mēs sākām, un kas ir tāds liels un smags darbs, jau ir sākumā tas, kā ugunsdrošība, jo šī tomēr ir publiska vieta, kur var ienākt jebkurš un šeit notiek pasākumi. Ugunsdrošība šobrīd ir sakārtota salīdzinoši lielā apmērā jaunajā stālī, pašos staļļos, koplietošanas telpā, angārā. Un administratīvās ēkas pirmajā stāvā. Mums vēl ir palicis otrais stāvs. Tagad nesen pārbaudīju manēžu. Un, principā, ir izstrādāts plāns, kur būs ugunsdzēsmie aparāti. Un tas būs tāda viena liela nodaļa, kas tiks noslēgta, kas ir tā kā arī laikietilpīga un arī izmaksu ziņā salīdzinoši dārga. Tas nenotiek par brīvu. Nākamais, kas bija bīstams, bet tas tā kā bija bīstams mums visiem, bija visi šie te elektrotīkli. Jo ļoti daudz mums bija elektroskapji, kas bija morāli novecojuši, un arī visi tā sistēma pati pa sevi bija vietas, kur, manuprāt, viņai īsti nekas nebija labots jau kopš, nezinu, pēdējos 15 gadus noteikti, un tad tagad sakārtojam visas bīstamās vietas, un turpmāk mēs iesim, principā, pa telpām tālāk. Un arī es kā lietotājs varu teikt, ka ir uzlabojusies visa elektrība administratīvajā ēkā, tāpēc, ka tagad vairs nav tā, ka mums mainās spuldzītēm spilgtumi, vai arī, ka tev jādomā, vai tu drīksti vārīt ūdeni, vai tu gribi ieslēgt gaismu un tādā ziņā. Tālāk mēs lēnām sākam kārtot arī telpas. Ir sagatavota viena barības telpa, tīram noliktavas sakārtojam. Mums ir salīdzinoši liels atstāts mantojums ar visādām sadzīves lietām. Tur gultām, matračiem, mums ir arī padomju laiku rezultāti atstāti. Mums, principā, ja kādam no jums nav ko darīt, mēs varam parādīt kaut kādus vecos rezultātus un kaut ko tādu. Bet tos vispār vajadzētu varbūt saglabāt īstenībā. Mums jāaizbrauc pie tevis un jāpaskatās uz tavu. Jā, es vēl neesmu izmetusi. Bet arī Līvānu mājas, kas ir tās, principā viņas ir domātas kā dzīvojamās mājas, tās arī ir diezgan atstāts ar daudz tādām lietām iekšā, kas ir jāsakārto vēl. Bet jā, tālāk mums ir, mēs kārtojam tehnisko dokumentāciju ēkām, jo arī ēku plāni ir novecojuši un laika gaitā ir bijušas visādas izmaiņas. Tāpat tās arī jauniem stālim ir bijušas izmaiņas telpu, kāda vispār telpas ir, kam viņas tiek izmantotas un kā viņas tad beigās ir novietotas. Un tas ir garš process, kas prasa saskaņojumu, lai mēs varētu tad tālāk rīkoties ar šīm telpām. Jo Latvijas Nacionālais sporta centrs ir apsaimniekotājs. Tātad mēs nodarbojamies ar to, lai, piemēram, ja kāds vēlas pie mums izīrēt telpu vai kaut ko, lai jums to varat izdarīt, un mēs jums varam piedāvāt tos pakalpojumus tajā telpā. Līdz ar to es nevaru izīrēt telpu, kas ir kaut kas cits pilnīgi ēkas plānā. Un mēs esam aprīkojuši visu stāli ar video kamerām, nomainījuši visām durvīm slēdzenes. Šobrīd arī būvējas iebrauktuvs vārti, lai pēc darba laika tie būtu ciet. Nākamā lielā sāpe mums ir kanalizācija. Tātad administratīvajā ēkā kanalizācija ir ok, bet staļļos atkal ir, ka iet uz Hapaka grāvi, kas ir pret valsts vidas dienesta prasībām, loģiski. Un tālāk mums zirgu mazgātuvs šobrīd ir visas novietotas pie jaunā staļļa, jo jaunajā staļļā ir kanalizācija viss ir kārtībā, viņa tiek kolekcionēta tajā kalnā, kur brauc regulāri un izsūknē visus kanalizācijas ūdeņus un tādā garā. Bet lielais kanalizācijas plāns vēl tikai taps, lai vēl vairāk optimizētu visus šos te nevēlamo notekūdeņu noplūdi vidē. Bet es pieņemu, ka tev interesē vairāk mēslu kaudze, nevis tas, ko es te tagad stāstu. Tāpēc mēslu kaudze... Tas ir visredzamākais vienkārši. Tā ir mūsu lielākais objekts. Jā, tur visur mēs varam fotostūrīt pie viņas nolikt, man liekas. Tur mums ir tā, ka pie mums ir bijuši valsts vidas dienesta pārstāvi. Mēs esam ar viņiem izrunājuši, kādas arī tās prasības. Jo nevajag aizmirst, ka Kleistos ir 120 zirgi, tātad diezgan daudz. Un patstāvīgu mēslu novietu mums ir sarežģījumi būvēt, tāpēc, ka mums apkārt ir šis Hapaka grāvis, un viņai ir jābūt novietotai kaut kādus noteiktus metrus no ūdenstilpnēm. Un par cik mēs negribam, lai iebraucot Kleistos, pirmais, ko jūs redzat, ir mēslu kaudze.
tad mēs šobrīd virzamies uz to, ka mums būs pagaidu mēslu novietne, kas atbilst prasībām, un ko tad mēs regulāri vedīsim ārā. Un pagaidu novietnē tur var uzglabāt vismaz kaut kādus noteiktus tur tos mēnešus, un šobrīd, kamēr mums tas vēl viss ir tapšanas procesā, mēs vienkārši katru nedēļu vedam ārā mēslus un nododam viņus ezerkauliņiem, kas viņus drīkst oficiāli pieņemt. Un tad, kad tapa šīs bildes par mēslu kalnu, nevajag aizmirst tādu sīkumu, ka valsts kapitāla sabiedrībā pilnīgi jebkurš pakalpojums tiek izstrādāts caur iepirkumu sistēmu. Tātad, ja es vēlos, lai kāds pieņem manus mēslus, man ir jāizsludina iepirkums, aizsmas cenu aptauja, un tad viņi piesakās, un tad mums ir viens, kas uzvar. Un tāpatās arī mums ir ar mašīnām, ka mašīnas, kas pārvadām tos mēslus no punkta A uz B, viņam arī ir iepirkums, jo mums ir jādod, ka visi, jebkurš var pieteikties, lai nav tā, ka mēs izvēlamies, ka mēs radām tādu monopolu. Mums principā ir jādod iespēja jebkuram piedalīties iepirkumos. Un tad sanāk, ka brīžiem notiek kaut kādas aiztures komunikācijā kaut kur, un tad sanāk, mēs varam tikt pie tādām bildēm, kādas bija publicētas Facebookā. Bet, principā, šobrīd mums ļoti raitiet. Mēs darām visu, lai tā mēslu kaudze būtu tādā apmērā, ka viņa vienmēr būs, kamēr mēs neuzbūvēsim šās mēslu kaudzes, tāpēc, ka mums mēsli ražojas 24/7. Un pat, ja mēs viņus izvedam šodien, rītdien jau atkal tur būs mazi čupiņi. Līdz ar to jāsaprot, ka tas ir tāds nebeidzamais process. Tas ir ļoti labi. Es priecājos no kā veterināra ārsts, lai mēslu labāk katru dienu ražojās tik, cik tiem jābūt. Bet tad kopumā sanāk tā, ka, ja es atbraucu tajā dienā, kad mēsli ir izvesti, viņu nav, bet ja es esmu tā kā cikla beigās, nedēļas beigās konkrētajam vešanas plānam, tad viņi, protams, būs, un tas ir tikai normāli. Jā. Un atvainojot, tiešām nekur tie netiek ražoti tik lielā apjomā kā kleistos, jo vienkārši tas ir zirgu skaits. Jā, un, protams, mēs arī būvējam jaunas aplokus. Vēl viena redzama lieta ir, mēs esam demontējuši aplokus pie vecās tāļa tās sienas, kas tur bija tāds labs padomju mantojums, dzelzs aploki ar lieliem krūmiem. Tie tagad ir demontēti, būvējam vietā jaunus. Un arī mēs jau pagājušajā gadā nomainījām, uzlabojām pamatu manēžā, noplanējām, noņēmām veco nost, uzbērām jaunu smilti, pievienojām tekstilu. Un visādas tādas lietas, remontējam telpas, skatāmies, kā infrastruktūra vispār reaģē uz mūsu pārmaiņām, jo ar elektrību bija tā, ka viss strādā, kamēr tu to neaiztiec. Un tik līdz kā tu sāc kaut ko mainīt, tiem iepriekšējiem var nepatīk. Un tā, iegādājāmies arī 3 jūras konteinerus, kur turam barības, tagad maisus, esam nopirkuši šķēršļus, laikiekārtu, iejādes sētiņas, traktorus, kvadriciklus. Principā esam sevi aprīkojuši ar visu, lai mēs varam uzturēt bāzē nepārtrauktību. Tāpat arī darbiniekiem mēs uzturam visus tos vajadzīgās lietas un izveidojām viņiem beidzot atpūtas telpu. Mūsu darbiniekiem ir oficiāli atpūtas telpa, kur viņi var iet atpūsties. Klausies, bet par darbiniekiem, vai tu vari izstāstīt, cik liela ir tā komanda, kas ir tie cilvēki, kas darbojās un kā jums tur iet kopš pārmaiņu sākuma? Mums ir tā, ka principā ir LNSC, kas ir kā lielais jumts mums visiem. Viņiem ir arī savi ofisa darbinieki, kas tur ir, piemēram, iepirkuma komisija, tur infrastruktūras attīstība, finanses, protams, jurists, viss tas ir tāds jumtiņš mums visiem, un tad mēs ejam attiecīgi kā viena no tādām struktūrām. Un mūsu paša struktūrā ir 22 darbinieki šobrīd, ieskaitot mani kā izpildu direktori, Indru, kas ir staļa menedžeris, Jūri, kas ir tehniskais vietnieks, un tālāk visi, kas ir zem viņiem. Jo principā ir tā, ka esmu es, un tad ir Indra, kas ir visu staļa komandu, un tad ir Juris, kas ir visu tehnisko komandu. Mēs esam tāds 3 stūrīts mazais, jā. Un mēs esam vēl atsevišķi arī piesaistījuši zootehniķi, kuru mēs, kad ir problēmas par sienu, viņi atbrauc, viņu novērtē, notestē, visu to dara.
Viņa arī ir izstaigājusi staļus, sakārtojusi mums, sarakstījusi, kas mums ir jāuzlabo, lai tiem zirgiem būtu labākas tās visas labūtības prasības un ieteikusi visādas lietas. Tā kā es esmu ļoti priecīga, ka viņi ir mums arī komandā, jo ir tādas lietas, kuras, zin kā, visi it kā runā, bet nav neviens tā kā speciālists, kurš tev pasaka, ka vispār jau varbūt zirgam nemaz nav tik slikti, vienkārši man nepatīk, kā izskatās. Ja? Nu, kaut kādas tādas lietas. Un šobrīd, jā, visi strādā. Manuprāt, kolektīvs ir palicis draudzīgāks, mierīgāks noteikti. Mēģinam strādāt tā, lai klienti vispār neizjūt, vai kāds ir slims, vai nezinu, kādam ir atvainājums vai kaut kas, lai pakalpojums visu laiku būtu tādā vienādā rutīnas līmenī. Kas ar slavenajām tribīnēm un to stāli, kas ir iebraucot, tas koka stāls uzreiz pa labi? Zaļais. Jā. Ja tur vispār vēl var krāsu noteikt. Var, krāsa var. Bet tātad ar tribīnēm ir tā, ka mēs viņas uz šo sezonu pēc tehniskā izvērtējuma mēs esam aiztaisījuši visas bīstamās zonas. Tāpēc, ja klausās tie, kas plāno apmeklēt vēl sacensības šajā gadā, tad es aicinu nelīst pāri norobežotām vietām, jo tās patiešām ir bīstamas zonas. Un ir atstāts tā kā ejas, kas ir drošas vēl. Un ir lielais plāns viņas tā kā pārveidot un uztaisīt atkal drošas, lai mēs varam bez pārdzīvojuma tur laist. Un ar to zaļo stālu viņš arī ir plānā demontēt, bet viņš ir redzams kadastrā kā ēka. Līdz ar to mums ir vajadzīgs atļaujas, ka mēs viņu varam demontēt. Jo varbūt jūs atceraties, iepriekš bija kafejnīca pie Mēnēžas. Tā tika uzbūvēta bez projekta. Un, principā, mums vienkārši pateica, ka viņi ir jānoņem, jo viņi nav saskaņot. Vai nu saskaņot, vai noņemat. Un mēs viņu vienkārši noņēmām, jo mums bija doma, ka mēs varētu, ja būs vajadzība pēc tādas kafejnīcas, tad mēs viņu atjaunosim. Bet šobrīd mums ir tāds ēdienas vagoniņš, kas ir visu laiku uz vietas pieejams. Un tad, principā, mums pēc tādas pat konkrētas kafejnīcas, kur kādam sēdēt, dotajā brīdī nav vajadzības. Es tieši aizvakar braucu, es pamanīju, ka kafejnīcas nav. Es domāju, interesanti. Un tad es vēl braucu gar jauno stāstu, skatos, jaunu dušu uzcelta, labi. Mums arī jauni nobrauc tagad nākamreiz, kad brauksim no Stāļa gar apkārtceļu, un tur redzēs mums jaunos aplokus. Tie man ļoti patīk, kā izskatās. Tie jau tos jau es pamanīju pirms kādu laiciņu, jo tur kādu laiciņu sāku viņas. Tev tas nav jaunums, vai? Tas nav tā kā svaigākais jaunums. Principā ir tā, ka mums nākamais, mēs turpinam tātad mēslu kaudze, kanalizācija, ugunsdrošība un elektroinstalācijas ir tā kā jāfinišē. Tā kā tas darbs nav apstājies, viņš turpinās, un tāpēc viņš arī vēl ir arī nākotnes perspektīvē. Tālāk mums ir laukums, konkūra lielais laukums, kas šobrīd ar visām izmaiņām vidē ir zemākais punkts, kas mums ir diezgan liela problēma. Viņš tika atjaunots, bet, cik es saprotu, viņam netika līdz galam sakārtota tā drenāža pašam laukumam apakšā. Līdz ar to, ja nāk lielie lieti, kā piemēram tagad, kad pirms bija paredzēts konkursu čempionāts, kāpēc viņu atcēla? Tāpēc, ka viņš nespēja tik ātri nožūt. Un mēs sauksim speciālistu no Zviedrijas universitātes, kuru man ieteica Ilze Lārsu. Mēs izvēlējāmies viņu, tāpēc, ka viņš ir ļoti zinošs tieši par laukumu segumiem, un pirms Ilzes es par viņu nemaz nezināju, bet es palasīju vairāk, un viņš arī viņš pārbauda pamatus arī pirms Āhenes sacensībām ar savu tehniku, viņš ir brauc arī uz Tokijas olimpiskajām spēlēm, un tad līdz ar to mēs ar viņu esam vienojušies, ka viņš atbrauc pie mums notestēt laukumus, kas ir zaļais laukums, konkūra laukums un manēža iekšā. Un lai no viņa saprastu, kā tad mums labāk tālāk rīkoties, jo zāles laukums arī tas ir tāds diezgan liels jautājums, jo, piemēram, pie šīs sezonas noslodzes viņu ir izmantojuši sacensībām tikai vienu reizi pajūgbraucēji. Tad tas ir skaidrs, ka viņam nav noslodzes pie mūsu esošās sacensību organizatoru vēlmēm, un tad ir jautājums, vai mēs tomēr mēģinam viņu saglabāt kā kvalitatīvu zāles laukumu, vai tad mēs viņu tomēr arī plānojam tādā kaut kādā laika nogriezienī gatavot kā kvalitatīvu smilšu laukumu. Tālāk mums ir ceļi ap staļiem, kas ir vēl aizvien diezgan tādā bēdīgā stāvoklī. Tos mēs vēlamies sakārtot. Mums ir pirms ziemas jāizskata visa apkurss sistēma, jo mums bija šajā ziemā ļoti daudz problēmas ar
atstāto katlu administratīvai telpā tieši vecajā stālī viņš nespēja īsti funkcionēt, jo viņam bija pietrūkušas apkopes, un tad mēs šogad ļoti daudz nomocījāmies ar viņu. Tātad mums ir jautājums, vai mēs paliekam uz apkurs granulām vai uz gāzi. Nu, tādas mājasemniecības liekas. Protams, lielāks tāds darbiņš ir vecā staļa atjaunošana, jo, kā jūs zinat, tur ir durvis, kas varās klasiski vaļā, kas uzreiz samazina gaiteni. Un visu tad ir vēlme pāriet uz bīdāmajām durvīm un piešķirt tādu kosmētisko remontu. Un tālāk tad jau lielā sāpe jautājums ir par angāra boksiem un par tiem, kas ir saucamie āra boksi, kas ir ļoti mazi izmēri. Ja? Ko tad mēs darām? Vai mēs mēģinam apvienot tā kā divus boksus vienā no sērijas, ka, tā kā, ka viņš ir lielāks un tādas lietas, kas ir jāsaprot tīri, kā to var vieglāk un ātrāk atrisināt, jo arī šobrīd sacensības turpina notikt pie mums, un līdz ar to mēs nevaram vienkārši pateikt, viss mums vairs nav sacensību boksu, jo arī man kā sportistei, es varbūt labāk uz tām 2 stundām ielieku tādā mazā boksā viņu, nevis turu trailerī, ja viņš nestāv trailerī, piemēram, vai kaut ko tādu, ja. Un, jā, visādas tādas turpinās visas sagatavošanas lietas, jo arī mums ir kā lielie plāni, pēc kuriem mēs ejam, bet infrastruktūra ir tāda, ka mēs nevienā brīdī nezinām, kas jauns mums saplīsīs. Tagad, kad bija lielie lieti, mums bija arī ar kanalizāciju visādas interesantas lietas, un tāpēc mums visu laiku tā kā tie plāni, viņi mums it kā ir lielā vīzija, bet infrastruktūra piešķir savas korekcijas, jo ir vienkārši kaut kāds avārijas, kas ir jāatrisina ātrāk. Bet nav garlaicīgi dzīvot katrā ziņā, un tu nekad nezini, ko nesīs diena. Nē. Ja es redzu, ka man zvana Indra, tad man ir tāds bāts. Es ceru, ka viņa vienkārši grib man kaut ko pastāstīt, nevis, ka viņa man tur vakarā jau stāsta, kas ir noticies. Tad kopumā šobrīd klausoties, ko tu saki, tā sajūta ir tāda, ka Nacionālais sporta centrs ir tomēr ieinteresēts, lai šo bāzi tā kā attīstītu, sakārtotu. Vai tu vari izstāstīt arī kaut ko par, nezinu, tādu lielāku, tur 10, 20 gadu vīziju un tādu lielo bāzes vīziju vai kaut kādiem mērķiem, jo, kā nosaka bieži vien valstīs sporta likumi par nacionālajām tieši sporta bāzēm, ka tās ir tur izlašu bāzes vietas, ka tām ir jābūt tādām, lai tur var rīkot augsta mērogā sacensības. Kā mums Klēstos bija jau CSI mači, tagad šogad bija Inčukalnā. Kas ir tas ilgāka termiņa plāns bāzes attīstībai? Šobrīd arī bāze ir pieejama visiem. Vairs nav tā, ka šeit ir tikai kādi izredzēti. Tas pirmais mūsu princips, mēs atnācām ar domu, ka visi ir vienlīdzīgi. Ja nav neviens kāds, kurš ir labāks, sliktāks, tad principā šobrīd arī varbūt ir daudzi, kas nezin, ka Kleistu bāzē sacensības var rīkot jebkurš. Tātad jūs varat vienkārši sazināties ar mani. Mums ir cenrādes par sacensībām, izrunāt, kas ko kā, un principā jūsu biedrība vai jūs pats personiski varat rīkot šīs sacensības šeit, kā to pagājušajā gadā izdarīja Miķelsona ģimene manēžā ar savām konkursu sacensībām. Tātad es arī izdomāju rīkot zirgu podkāstu amatieru kausu. Un es tev zvanu un prasu, ko mēs varam sarunāt, kādas ir opcijas, kādas ir izmaksas un tā tālāk. Okay. Jā, šobrīd arī zirgu podkāstu amatieru kausa vispār nav slikta ideja kopumā. Protams. Bet varbūt kaut kādu semināru sākumā. Labi. Jā, arī semināriem ir, ja šobrīd arī federācija plāno rīkot FEI 2. līmeņa semināru, kur ir vajadzīga gan manēža, gan, piemēram, kaut kādas telpas. Līdz ar to arī tādas hibrīda versijas arī ir pieejamas. Nav tā, ka tikai manēža vai tikai laukums. Un principā tā ideja ir tas, ka mēģināt to bāzi lēnām sakārtot, lai viņa ir tāda redzami apsaimniekota un lai viņa atbilst tām prasībām, nevis tikai tā, ka ķeksīšu pēc atbilst. Jo, būsim godīgi, viņi arī pagājušajā gadā atbilda. Šīm prasībām jau bija paredzētas iesaistes sacensības, un aizpagājušajā gadā viņas arī notika šeit. Līdz ar to tas nozīmē, nav tā, ka viss ir pēkšņi tā, kā tas izskatās šobrīd. Ja? Nav arī tā, ka viss sagrūda gada laikā tagad pēkšņi. Jā, tieši tā. Tāpēc arī. Jā, un reāli runājot, tātad principā bāze šobrīd jau atbilst tām iesaistes sacensībām.
Bet tas, ko mēs gribam, ir, man ir muša, kas vēlas arī būt kamerā. Bet tas, ko mēs vēlamies, ir, varbūt ir kāds bijis Siguldas bobsleja un kamenīņu trasē, un viņiem var izteikt redzēt to, ka arī infrastruktūra nav pārbūvēta vai jauna. Tā ir tā pati vecā ēka, bet viņa ar pareizu apsaimniekošanu ir uztaisīta pietiekami ērti lietojama un tāda skaista arī iekšā un visur. Un tā doma ir mums ir arī izdarīt to pašu ar kleistiem. Protams, ir lietas, kas būs jānomaina un tā, bet atstāt to, ka tā ēka ir tāda, kāda viņa ir. Jo šobrīd nav tā, ka viņa ir uz tādas kritiskas sabrukšanas robežas, jā, bet turpināt viņu atjaunot, lai paliek it kā nedaudz tas vēsturiskais šarms, bet ieejot iekšā, tu redzi, ka tā bāze ir svaiga un pilda savu to funkciju. Un tas, principā, arī ir tas lielais tas mērķis - uztaisīt šo vietu atkal par tādu kā vienu no centra vietām, no visām staļiem, jo es, piemēram, esmu priecīga, ka Kleisti vairs nav vienīgā vieta, kas uzņemas lielas sacensības, jo tas ir forši, jo valstī ir vairāk bāzes, jo šobrīd arī nāk iekšā Liberty, kas arī visdrīzāk pretendēs uz to, ka viņi arī gribēs būt kā viena no top bāzēm. Ja? Un atkal man liekas, ka forši ir dažādas tās lokācijas. Kleistiem ir izcila lokācija, jo autobusu pietur ir principā pie vārtiem, ja, un es domāju, ka nevajag pazaudēt to, ka Rīgā ir bāze ar tik ērtu piekļuvi tieši gan dalībniekiem, gan klientiem, gan skatītājiem, un tāpēc arī neviens nevēlas tā, lai šī bāze vairs nav. Un tāpēc tas lielais mērķis arī ir atjaunot viņu, īstenot, saglabāt laukumus un vienkārši kustēties maksimāli laikam līdzi, bet saglabāt to šarmu. Klausies, kas tajās Līvānu mājās notiek? Man vienmēr ir interesējis. Tur dzīvo kāds vai kas tur ir? Tur ir arī līdzīga dzīvo, kā dzīve radīja viņa noteikti. Jā, varbūt, bet mums šobrīd ir noslēgts līgums ar kaitēkļu apkarotājiem, tāpēc, principā, viņi pie mums baigi nedzīvo. Bet arī mušas, es domāju. Mušas arī rekur ar mani jau. Ne jau Es arī gribu šajā zumā būt. Bet jā, tur ir, principā, tur ir vienkārši viena no Līvānu mājām ir degusi. Viņa tāda arī ir atstāta, vienkārši kā sadegusi ēka, jā. Pārējās ir viena bija dzīvojamā, bet tur neviens vairs nedzīvo. Tur ir arī, principā, vienkārši tā kā izvācies kā cērā. Principā, viņas ir tā kā aizkrauts ar tādām sadzīves lietām. Un viņas būtu vienkārši jāņem pa vienai, jākrauj viss ārā un jāatjauno ar kosmētisko remontu, lai mēs varam piedāvāt viesnīcas, kā to dara citās vietās, ka, piemēram, tu vari dzīvot uz vietas arī šeit. Ir vienā no Līvānu mājām ir arī viņi, kaut kādi klienti, tur kaut kādas mantas savas, kaut kādas tur ģērbtuves viņi ir uztaisījuši vai seklu telpas, bet tā, ka tur kāds dzīvo šobrīd, tur tā nav. Un, jā. Es vienkārši ļoti smaidu par Līvānu mājām, tur kādreiz trakas ballītes notika. Tur izskatās, ka dažas ir palikušas, jo mēs gājām tieši nesen ar ugunsdrošības meiteni pagājušajā rudenī cauri. Tur izskatās, ka dažas telpas ir izskatās tā, ka tur tā ballīte ir beigusies. 2000, kurš tur? Pudeles ir savākts, bet tas arī viss. Marķējums no 1999. gada. Diana, varbūt tev ir jāiet Es tik jauna tur negāju, bet es atceros, ka tur tās ballītes ir notikušas. Tu esi dzirdējis par tādām stāstus. Labi. Bet jā, tas arī ir procesā uztaisīt kā viesnīcas telpas, lai sportisti, kas brauc no tālākām vietām, lai viņiem ir tā opcija palikt uz vietas, jo patiesībā, ja mēs tā atskatāmies, pati Kleistu infrastruktūra, kad viņas 74. gadā palaida eksploatācijā, te viss ir diezgan pārdomāts. Tās Līvānu mājas ir ļoti daudz tādas telpas, ir pat tādas kā telpas otrā stāvā, kas principā pat varētu būt tā kā dzīvojams. Piemēram, tā bāze ir celta ar diezgan tādu domu, lai viss te visiem būtu, ja? Līdz ar to, principā, pat savā ziņā mums vajag vienkārši atgriezties atpakaļ, sakārtot visu un plaist tālāk.
Jā, jo tāpat arī skatoties, ja tu organizē kaut kādas starptautiskas sacensības, vai pat ne starptautiskas, kaut vai nacionālas 3 dienas sacensības, tāpat tās ir stjuarti, ir tiesneši, kuriem ir Laukuma jāpalīdz, komanda, jā. Es domāju, ka tu uzreiz var nodrošināt ar, piedāvāt vēl kā pakalpojumu šodien, kad ir kur palikt arī. Nu, tas Ne tikai sportistiem, Tas ir ne bet tikai organizatoriem tas arī. ir super svarīgi, un man liekas, ļoti laba ideja. Un tam viņām arī būtu jābūt, manuprāt, tur tām telpām. Viennozīmīgi. Bet kopumā man liekas, ka mēs varētu kaut kādā ziņā mēģināt noslēgt sarunu. Man vēl viens jautājums. Nē, jautājums. Klausies, tu lūdzu nemet laukā tos rezultātus, jo es gribu paskatīties. Kāpēc tev liekas, ka tu kādu tur pazīsti? Nu, Ja es varbūt ir gribu rezultāti, vienkārši- mēs varam Patiesībā tur ir 15. gada. zināmi cilvēki. Tur nav. Jā, Tur ir. noteikti interesanti ir paskatīties. Jā, tur Sergejs Šakūrovs bija un vēl, nevēl, tāpēc, ka tur bija tādi, nebija. Es pat zināju, man liekas, ka pat Mairs Penels kaut kādos bija, es nepateikšu, kura gada tā. Man arī nebija tas, Mēs kas varētu zirgu podkāstā izveidot kaut kādu atskatu uz tur Mēs var- 1993. gadu. Mēs varētu, jā, ko tik mēs nevarētu vispār izdarīt. Bet kopumā man liekas, ka mums ir jāturpina sarunāties ar Everitu un iespējams arī jāaizbrauc uz klēstiem tā kā fiziski. Labi, Diana ik pa laikam aizbrauc Es piečakošu ik pa kā laikam. dakteris, bet vienkārši arī aizbraukt apskatīties un arī savas fotogrāfijas uztaisīt par to, kā klēstos izskatās. Un man Everita liels prieks, ka tu tur esi. Man liekas, ka tu tiešām esi cilvēks īstajā vietā un ar tādu iedvesmu un entuziasmu darbojies. Un man liekas, ka tas, kas ir lielākā balva, ka tajā brīdī, kad parādījās šie te komentāri vai fotogrāfijas par to, ka tā mēslu kaudze un kur tad ir tā Viss mēslu slikti. novietne, viss slikti un nekas nav izdarīts un viss iet uz galu un tā tālāk, ka cilvēki, kuri dzīvo kleistos, ka pamatiedzīvotāji bija tie, kuri gāja Īpašnieki. un īpašnieki, kuri komentēja un rakstīja labās lietas. Un labās lietas latvietim rakstīt ir ļoti grūti. Latvietis nav nasks vispār uz to. Mēs vienkārši arī esam tāds cilvēks, tāpēc, ka, pasaka izpildirektors, tev liekas, ka tur jābūt uzreiz viss tur skaldi, valdi, vai kaut kā tā, bet man nekad nav bijusi tāda pieeja tam visam, jo man liekas, mēs visi esam cilvēki un mums visiem ir viens mērķis. Mēs visi gribam, lai kleistos ir foršiem. Jo man arī šeit stāv mani zirgi, es arī piedalos sacensībās šeit. Jā, tātad man nav interese tagad, nezinu, taisīt lielo revolūciju, visus izmest ārā un parādīt, kā vajadzēja. Mums jau ir tie cilvēki, vienkārši viņi zina, katru gadu visu laiku ir negatīvisms. Mums jau tā ir ļoti izteikts negatīvisms latviešiem kā tādiem. Jā, un vienkārši ir jādod tā iespēja pišķiņu. Lai ir tāds prieks, un man arī, ja godīgi šobrīd ar klientiem, protams, ka visu laiku ir kaut kādas lietas, ko viņi man nāk un saka, un tā, bet ir jūtami samazinājies, kā bija sākumā, jo, manuprāt, ka viņiem pirms kāda laika īsti nebija tāda cilvēka, kas pildītu to manu funkciju, jo, sanāk, Indra ir tomēr vairāk kā staļa menedžers, kas atbild visu pa staļa dzīvi. Protams, tu vari Indrai stāstīt visu, ko gribi, bet viens cilvēks arī nevar visu laiku tikai uzņemt negatīvismu, ja? Un tagad tas ir, mēs esam sadalījuši to savas sfēras, un tad arī tas ir savādāk, ja? Un līdz ar to tās lietas risinās. Protams, ka visiem gribās, ka kaut kas notiek un uzreiz viss ir hops un gatavs, bet ir jāatcerās, ka ir diezgan liela atšķirība valsts kapitāla sabiedrībai no privātā uzņēmuma, jo mums ir jādod iespēja visiem piedāvāt savus iespējas startēt vai būt mūsu līguma partneriem. Respektīvi, ja tu gribi nokrāsot durvis vai nomainīt durvis, tas nav tā, ka tu vari aizbraukt uz depo, nopirkt krāsu un nākamā dienā nokrāsot. Tev ir jātaisa cenu aptaujas, atsevišķos gadījumos tev jātaisa iepirkumi. Es pati esmu taisījusi gan iepirkumus, gan tehniskās specifikācijas. Tas ir tiešām tāds ļoti, tam ir jābūt ļoti precīzam, atvērtam, tieši tā kā Everita saka, visiem jābūt iespējai piedalīties, un tas, nenotiek tā vienā dienā. Protams. Un tāpēc nav tā, ka, protams, ka cilvēkam, man arī varbūt reizēm ir tā, ka man pašai gribētos, lai viss notiek ātrāk, bet tajā pašā laikā es arī saprotu, ka skaidrs, ka tas tā nenotiek vienkārši, jo arī mūsu pārbauda, arī mūsu kontrolē nav tā, ka tikai federāciju kontrolēja un redzēja, kas kleistos ir nepilnības. Mums ir viss tieši tas pats, tieši tās pašas institūcijas arī par mums tur rūpi, ja, un līdz ar to mums ir dokumentiem jābūt visam kārtībā, un tas prasa laiku līdz ar to.
pirms jūs sakat, ka nekas nav izdarīts, ir patiesībā diezgan daudz, kas izdarīts, jo ir daudz lietas, kuras tu neieraugi, ja tu neesi te uz vietas. Nu, kaut kādas, nezinu, ka manēža slēdži ir nomainīti. Jā, nu varbūt Diana atbraucot veikt savus veterināros pakalpojumus, viņa nemaz netiek līdz manēžai. Ja te, kad es vakarā eju iekšā manēžā, Ziemā aiziešu, pagaidām nav nepieciešamība. Bet tāpēc, es pamanu lietiņas, kuras ir izdarītas, pilnīgi viennozīmīgi. Tā kā, jā. tāpēc jākliedē tā doma, ka kleisti ir atstāti iznīcībai, tas tā nav. Vienkārši ir, mainās tā kā tas, kas pārvalda bāzi, skaidrs, ka ir bišķiņ jāsaprot, kas kā strādā, jāsaprot visas finanses, viss tas tomēr prasa, un tas gads ir tieši tas laiks, kad tu sāc saprast visu, kas kā notiek, kam kā ir jānotiek, jā, un tad tagad pēc tā gada var ar tādu jau citu pārliecību to darīt. Klau, bija ziņa, ka kleistiem ir piešķirti, laikam, tur 640,000 vai kaut kas tam līdzīgs. Kur tā nauda ir palikusi, jo sūdi vēl aizvien stāv un tribīnas brūk kopā? Tādās lielās tēmās ir tā, ka valsts piešķīra naudu kleistiem, tāpēc, ka sanāca tā, ka LNSC pārņēma kleistus diezgan ātri. Tas nebija tā, ka IZMs brīdināja gadu iepriekš, ka mēs tagad dosim jums kleistus. Tur bija tāda situācija, ka viņi bija jāpārņem ātri. Un skaidrs, ka Latvijas Nacionālajam sporta centram, tāpat kā jebkurai citam uzņēmumam, valsts kapitāla sabiedrībai ir budžets. Un budžets, ja viņš neparedz, ka kleisti pienāk klāt, tad tas ir tāds diezgan labs uzreiz, tā kā ir jāizdzīvo. Un principā tā nauda kaut kāda mazākā daļa ir tam, ka vispār parādās jauna bāze klāt LNSC, kas ir jāapsaimnieko, un viss pārējais arī ir ugunsdrošība, elektroinstalācijas, visi traktori, kas ir vajadzīgi, kā lai saka, ka nemainās nekas, ka nepārtrauktības nodrošināšanai, zirgkopējiem aprīkojums un visas tādas lietas, kas bija principā tādā avārijas stāvoklī. Mēslu kaudzi jau vairs tajā sarakstā nebija. Tā jau bija tā, ko mēs tā kā budžetējām paši no tiem savas naudas, kas mums ir, lai to atrisinātu. Un līdz ar to tas arī tie skan, ka ļoti daudz naudu iedeva, bet priekš kleistiem tas ir tāds, viņš vienkārši tā, vienkārši pazuda, jo tāpatās arī manēžas segums tika uzlabots, jo viņš pirms ziemas viņš jau radīja mums bažas, tie paši borti, kas visu laiku ir jāmaina, visādas tādas lietas, un principā tā nauda pamatā aizgāja ugunsdrošībai un elektroinstalācijām un tablo, un visām lietām, kas ir pamat vajadzīgas priekš tā, lai mēs vispār kaut ko varam nodrošināt. Šķērši tie paši, jo, kā mēs zinām, federācija visu savu šķēršus iztirgoja, mums vajadzēja ar kaut ko palikt līdz ar to un tā. Un sacensības šķērši, piemēram, mums vēl aizvien nav oficiāli. Mums ir tie treniņu šķērši, kas ļauj būvēt maršrutus līdz 1,30 m. Tie sacensības šķērši ir kaut kādā tālākā plānā, jo ir jātiek galā. Kausā nevajadzēs. Pagaidām neinteresē sacensīt tādu oficiālu. Tagad jūs izdomāsiet lekt 140 amatieri kausā, tad es domāju, mums jau būs. Tas varētu būt, jā. Okay, labi. Klau, paldies, Everita, tev tiešām milzīgs un liels par šo sarunu. Mēs varam vienoties, ka mēs vienkārši turpinām sazināties, varbūt ne katru mēnesi šādā formā, bet kaut kādu regularitāti vienkārši, lai arī... Vēstneši, kā iet kleistos. Jā, jo es tiešām skatos uz visām tām pārmaiņām ļoti pozitīvi un ar lielām cerībām un gaidām, bet tādām bišķiņu sazimējumu ar realitāti, zinot, ka šitā lietas nevar izdarīt valsts kapitāla sabiedrībā. Jā, un galvenais, lai Everitē vienmēr tas smaids, kas viņai ir, kad viņi iet, lai kur viņi iet, viņi vienmēr smaida. Jā. Tā kā tā. Labi. Nē, man liekas, ka viss būs labi, tāpēc, ka ir pareizie cilvēki. LNSC arī ir ļoti forša komanda, un visi ir arī interesi par to, lai tas sports, zirgu sports šeit būtu. Un, ja jūs dzirdat baumas, ka kāds grib likvidēt kleistus, tad zinat, ka tas vispār tā nav, jo šobrīd tiek arī
tie paši 640,000, tas jau ir valsts ieguldījums bāzē. Nu, kurš iegulda naudu bāzē, kuru viņi grib nojaukt? Nu, tad jau viņi vienkārši tāpat nemēģinātu, kā atrast to naudu. Loģika nav. Tāpēc mēs turamies, mēģināsim mūsu imidžu padarīt pozitīvāku. Un, paldies, meitenes, ka uzaicinājāt, un tad jau tiekamies klaistos. Jā, sarunāts. Čau! Čau! Zirgu podkāsts ar Ilzi un Diānu. Nopietnas un nenopietnas virtuves sarunas par un ap zirgiem.